Sveiki, mans vārds ir Māris Pūls, un es esmu Latviešu tausteju kopu Kamoliņa vadītājs. Kā jau var pateikt no mana akcenta, es neesmu dzimis Latvijā, bet es piedzimu Anglijā 1950. gadā. Vecāki jau atstāja Latviju 44. gadā un iebrauca Anglijā 47. gadā. Man ir vienmēr bijis liels intereses par trimdu un kā trimda funkcionē un kāpēc mums ir tā trimda. Es sāku pienākt pie tāda slēdziena, ka trimda eksistē, lai varētu turpināt latvietību, kamēr mēs dzīvojam Anglijā un gaidām, kamēr Latvija būs brīva. No tā laika man arī ieradās ļoti liela interese, kāda ir starpība starp trimdām, kāda ir starpība starp trimdu, kas bija Amerikā, un arī, kad es dabūju zināt, daži no maniem radiem arī bija Sibīrijā. Un tādēļ daudz jau ir palikuši Sibīrijā, un man tagad ļoti interesē tieši par Sibīriju. Lēnām man ienāca arī tāds sapnis, ka tiešām būtu smuki aizbraukt uz Sibīriju. Esmu daudz lasījis, esmu dzirdējis, cik skaisti tur ir Sibīrijā, un ka tur ir daudz vietas, kur arī latvieši vēl dzīvo un turpina saglabāt savu latvietību. Kas man arī ļoti interesē par Sibīriju, ir, ka tur ir, teiksim, divu veidu latvieši. Brīvprātīgie, kas aizbrauc uz Sibīriju apmēram gadsimta sākumā, un tie, kas arī bija izsūtīti, bet tomēr palika. Vienu vakaru mēs tā kā sēdējām krogā, sākam runāt, kur mēs taisīsim turnī, un teicām, kas par Sibīriju. Varbūt tā būtu laba ideja. Un laimīgi es arī satikos ar Kristīnu Zvirbuli, kur patreiz strādā kā skolotāja Omskā, un tur mums iznāca kontakti. Parunājis ar Raimondu Dāli, Dūdelnieku folkloras grupu vadītājs, un viņš arī teica, ka viņam bija sapnis braukt līdz mums uz Sibīriju. Un tādēļ tagad tas sapnis paliek realitāte. Mēs izbrauksim no Anglijas 12. jūnijā, braucam uz Maskavu un tad no Maskavas uz Krasnojorsku. Tur mums būs viens koncerts un arī būs apskatīšanās ap Krasnojorsku, jo tur ir ļoti skaista daba. Pēc tam braucam ar vilcienu uz Omsku, kur mēs paliksim pie ģimenēm, tur būs 2 koncerti, un tad, kā finālais brauciens, mēs braucam uz Augšpebriem, un tur mēs svinēsim Jāņus tiešām latviešu gaumē. Tur arī mēs taisīsim Jāņu uzvedumu. Būs ļoti liels prieks satikties ar trimdniekiem un pārunāt starpības, kā mēs domājam, kas mūs satur kopā, kāpēc mēs esam un kas ir mūsu būtība. Tiešām es jau tagad jūtu tādu lielu draudzību, kas nāk no Sibīrijas, kā viņi mūs jau gaida un kā mēs arī gaidām būt pie viņiem. Es zinu, ka šis būs super brauciens. Arī man ir jāpasakās līdz Daugavas vanagiem, Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā un Izglītības fondam par atbalstu, ko viņi mums devuši finansiāli. Arī daži privāts personas arī mums palīdz uz šo braucienu uz Sibīriju. Ja kāds vēl vēlās mūs atbalstīt, lūdzu dod man zinām. Paldies jums!